video es parādīšu, kā nospēlēt George Bensona skaņdarba Ghetto rifu, un es šo piemēru izmantošu, lai īsumā pastāstītu būtisku ideju. Un tā ideja ir, kā domāt ārpus kastes, gan burtiski, gan metaforiski. Tad viena no problēmām, ko mūziķis saskrās, ģitāristi precīzāk, ka mēs iemācāmies visādi šeipus, boksus un tā tālāk. Tad mēs to ideju, ko mēs spēlējam, mēs viņu asociējam kaut kādu vizuālu patērnu. Un tās varbūt beigās lamatas, jo mūzika ir par mūziku, nevis par ģeometriju. Viņa varbūt arī par ģeometriju un daudzām citām lietām, bet man doma vairāk tāda, ka ja tu sev pieradini domāt vizuālos patērnos, nevis domāt skaņās, tad tu esi iekāpis lamatās. Tālāk. Tad kā no šīm lamatām tikt ārā? Nu, kur viena ideja iemācies rifu, un tad iemācies viņu nospēt nevis tikai vienā šeipā, paternā, bet iemācies viņu nospēt pa visu rifu. Un to darot, tu pats būs pārsteigts, pie kādiem secinājumiem tu nonāks. Varbūt tu sāks analizēt kādas pakāpes tu spēlē, varbūt tu sāks paļauties vairāk uz savu dzirdu un tā tālāk, bla, 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 ķeramies pie lietas. Tad mēs šo piemēru paņemsim re minorā. Šis George Bensons skaņdarbs citā tonalitātē ir, bet vienkārši tā būtu ērtāk uzskatāmāk un paliksim parasto cilvēku tonalitātē. Pats rifs, tad pirmais, ko gribu iemācīties, viņu nospēlēt vienkārši varbūt bez akordiem. Ja sākt no sastās stīgas, kur vismīļākā pentatonikas forma visiem. Nezinu, 5 pentatonikas gammas formas, surprise, un video, kur stāst, kā to izdarīt, došu noskaties, bet tad šis rifs. Pirmais uzdevums ir iemācīties šo rifu nospēlēt nevis tikai šeit, bet arī no šejienes. No šejienes. Arī no sastās stīgas, bet nevis ejot te, bet šeit. Tāpat, kur mēs jau bijām. Un tāpēc gan arī no šeit. Es tagad ātri tā nodemonstrēju pārliekt par pozīcijām, bet ja tu līdz šim neesi šādā veidā darbojies un spiedzi sev kaut ko iemācīties vairāk vienā formā, tas nebūs krietni ātri, tas varbūt arī ļoti lēni, tāpēc esi pacietīgs un paliec pie šī līmeņa tik ilgi, cik tev gribās. Nu, un tad otrs līmenis, šajā video nebūs 3 līmeņi, 2 līmeņi, otrs līmenis ir pielikt akordus klāt, re minor septakords. Un sol dominants septakords 2-5, džeza mūzikas mugurkauls 2-5-1. Ja tu nezini, kas ir 2-5-1 un nezini, kā pie tā strādāt, rekomendēju noskatīties manu video, kur es par to stāstu detalizētāk. Tad tā doma ir tāda, tu nospēlē to pašu rifu, bet atsevišķās vietās tu pieliec šos akordus klāt. Ja mēs ejam uz šejien, re minors būtu šāds. Un sol 7, piemēram. Šeit, re, sol 7. Šeit, piemēram, sol 7, sol 7 šādi, nevis šādi. Nu, no sastāvs stīgas mums ir viena šī forma un otra šī. Tad arī akords tā kā ievietot šajās lokācijās.
tas veids, kā tu varbūt var savu pārliecināties, vai tev ritīgi labi sanāk, vai tu vari izspēlēt cauri visām 5 vietām bez noslāpšanas. Tālūk, ja tev šis video noderēja, var atstāt kādu komentu un viss pārējais, bla bla bla, laiks subscribe un kas vēl tāds, neaizmirst, ka šis nav vienīgais rifs, ar kuru var mēģināt šādus manevrus, tas pats arī darāms arī ar likiem, tu iemācies kaut kādu liku. Saprat ideju un dažādās tonalitātēs un tā tālāk, un ja tu sevi piespiedīsi šādi darboties, tu pirmkārt, es domāju, sapratīsi daudz vairāk par mūziku, tu būsi spiests vairāk paļauties uz savu dzirdi, un ja tu kādu ideju saproti no daudz dažādiem leņķiem, šajā gadījumā gan burtiski, gan metaforiski, tad tu ideju varbūt labāk arī atcerēsies, un tas būs lielāka iespēja, ka viņi izmantos praksē. Tas līdzīgi kā cīņas sportos, tu labi atstrādā kādu paņēmienu, tad tu redzēsi aizvien vairāk iespējas un situācijas, kurās tu var šo paņēmienu izmantot. Jā, ok, tad šajā video te arī noslēdzu ar tā.